Čau, Tom! Tu esi mūsu pirmais viesis, kas pārstāvēs lielu atpūtas kompleksu. Un es nekautrēšos teikt, jums ir arī ļoti liels aktīvās atpūtas piedāvājums. Bet pirms sāksim par to ikdienu, es jūsu mājaslapā pamanīju, kad jums ir ierakstīts, ka jūs sākāt, Usmas meķi sāk pastāvēt ap 2000. gadiem. Pastāsti man tad, kā un kad radās Usmas meķi? Jā, pirmkārt, Usmas meķi radās ap to laiku. Arī tieši ierodoties šeit un arī paskatot patinot to informāciju uz atpakaļ, tad šo sezonu mēs svinam 25 gadu jubileju. Tad, kā radās, tad tā jau vispār ir, tā jau, kā lai saka, no senākiem laikiem ir bijusi atpūtniekiem iemīļota vieta. Usmas ezers tomēr tāds liels ezers un 6. lielākais ezers Latvijā. Kaut gan es tāds spītīgs pēc dabas un mežās pēc horoskopa. Gribētu teikt, ka 5. lielākais, tāpēc, kad Liepājas ezers esot lielāks pa Usmu, bet nezinu, kurā vietā. Bet no laika gala jau Usma ir kā tāda jau bijis galamērķis atpūtniekiem, telšaniekiem, makšķerniekiem, visiem. Un arī šī vieta, kur mēs tagad dzīvojam, saimniekojam, un arī tad agrāk, tā kā man tēvs ir no Rendas puses, un arī mēs paši esam no Kuldīgas novada, no Rendas puses pie Usmas ezera, tad tēvs arī bija jaunībā braucis tur peldēties un atpūsties, un tad laika gaitā radās iespēja šo īpašumu tā kā privatizēt, kas paldies tam un ļoti novērtēju, kad tāda iespēja ir bijusi un arī cik lieli mēs esam izauguši. Un tad viss sākās ar to, kad sāk spēlēt volejbolu, vienkārši uztaisīja volejbola laukumu tur, un tā kā tie cilvēki tur brauc, tad arī tēvs uzlika kaut kādu galdu, iekārtoja ugunskura vietu, sāk tur pļaut, jo no sākuma jau viss bija aizaudzis, viss bija tāds, kā jau daba. Un tad tētim sapnis bija uzbūvēt pirtiņu, maziņu pirtiņu pie ezera priekš mums, priekš māmas, priekš mums. Protams, tā pirtiņa sanāca bišķiņa lielāka, un tad laika gaitā tie cilvēki turpināja braukt, un lai vai tu liekot šlagbaumu, vai tu vienalga vārtus vai kaut ko tādu, vienalga viņi atrada veidu, kā tikt apkārt, un tad saprat, ka nav varbūt tās jācīnās, bet ir jāmēģina sadzīvot un sadarboties. Un tad, ejot līdz tam laikam un skatoties pēc tiem laikapstākļiem, tad nolika pirmo pirtiņu, jo tajā laikā vēl nebija tās nepieciešamības pēc tā milzīgā komforta. Visiem patīk gulēt teltīs, bet tomēr, ja tu esi izlīst, tad sasildīties, tas jau varētu būt liels bonus. Un tad bija iespēja nolikt pirtiņu, kas arī funkcionēja, strādāja, bija arī savā ziņā pieprasīta. Un tad lēnā garā, tā kā tētim tāds labs draugs, kas tieši arī tādas mājiņas taisīja, piedāvāja, varbūt var nostartēt, pamēģinam uzlikt, skatāmies, kā būs. Un tad arī sākot ar pirtiņu, pēc tam jau nāca 3 mājiņas, tādas, teiksim, būdiņas. Būdiņas, kur bija pats primitīvais, nepieciešamais 2 divstāvīgas gultis, krēsls un galds. 2 krēsli galds, 3 krēsli. Un tad sākot ar 3 mājiņām, esam izauguši jau līdz 19 mājiņām. Bet ģimenes biznesa no sākta gala? Jā, no sākta gala, par to ģimeni, mēs tikko runājām arī ar tavu tēti par to sākto galu. Ir identisks, laikam tā situācija varētu būt daudzās ģimenēs, bet tad sākotnēji arī, kamēr mēs augām, mums tās intereses ir bišķiņ kaut kur citur. Mēs augam, mums gribās redzēt arī pilsētas dzīvi, draugi, vispārējais. Es nezinu, man pie darba jaunībā bija grūti noturēt, jo man viss cits bija interesantāks, skateparka dzīve, jaunieši, basketbola treniņi. Viss tas likās interesantāks nekā sēdēt, strādāt un uz vietas nosēdēt, jo es arī tāds aktīvs pēc dabas esmu un tad tālūk. Bet, teiksim tā, ka es pats esmu atpakaļ 6-7 gadus pēdējos aktīvu mūsu ģimenes biznesā, bet visu laiku jau mēs esam bijuši kopā un viss tas ir audzis tomēr tādā ģimenes lokā. Un kā mēs varētu to beigās rezumēt? Tad spontāns lēmums vai sapnis? Noteikti, ka drīzāk kaut kas pa vidam? Pa vidam tas varētu būt. Tas ir pāraug sapnī. Sapnis, es nezinu, vai tēvs, bet es tieši arī uzdevu šo jautājumu. Pirms es braucu uz šeit, es jautāju, ir sapnis vai spontāns lēmums? Un tad, spontāns tas jau nebija. Tādā ziņā, jo tas nebija tā spontāni. Bet sapnis, es nezinu, vai viņš iedomājās jaunībā, ka viņš varētu būt, nezinu,
Un ka 2025. gadā svinēs 25 gadu. Jā. Bet kaut kur pa vidu noteikti sapnim un spontānismam savienojoties, jo tāpēc, ka idejas daudz projekts un vispār tas attīstība viennozīmīgi ir daudz spontānu lēmumu. Bet, protams, šie spontānie lēmumi ir izvērtēti vairāk kārt, un tad pieņems tas lēmums par to reālo. Tālāk. Tad vēl bišķiņ atgriežoties pie tā it kā sākuma par nosaukumu izveidi. Es lasīju, ka nosaukums ir tapis no ezera un no upes. Vai tu vari par to vairāk pastāstīt? Tieši tā. Tad mums blakus plūst tek upīte Meķupe. Un tad visi arī vietvārds tai apkārtnes mājām, kas tur senāk ir bijuši, tad viss ir par un ap meķiem. Lejas meķi, augšmeķi, kalnmeķi, bukmeķi. Un tā kā mums ir tāds dalīts īpašums ar kaimiņu, un kaimiņš tā kā idejiski to vārdu gribēja sev vai kaut kā tā sanāca, tad mēs arī īsti nesparojāmies pretī, tīri, lai būtu tā atpazīstamība, tā kā tajā brīdī jau, kad jau sākās tā vārda, nosaukuma izvēle, tad jau mēs jau zinājām, ka mēs ejam uz to atpazīstamību, un to tad, Usmas meķi. Un ja kāds man parasti arī tā, ka es arī vasarā ikdienā es esmu tieši arī kā gids un visu par un ap ūdens transportiem, ūdens močiem, tad man vienmēr uzdodot jautājumu, kas ir meķis, tad kaut kur paguglējot, tad idejas, ka meķis ir pēc senvārdiem auns. Okay. Vai tā ir? To var kāds skatītājs pastāstīt, kā tur ir patiesībā, bet tā kā es esmu mežās un spītīgs, tad jau auns derēs. Man derēs. Klausies, man arī bija jautājums, kas tika uzbūvēts pirmais. Teorētiski mēs runājam par pirti, bet pirts bija jāatvestā? Pirmā bija noteikti mūsu tajā laikā mūsu māja. Mums dotajā brīdī vairāk mēs tur paši nedzīvojam uz vietas, mums viss ir izdots pa lielam īrei. Visu ir iespēja izīrēt, visu atpūtas kompleksu, jo apvienot, kā lai saka, darbu ar atpūtu, ar privāto dzīvi ir ļoti grūti. Piekrītu, jā. Un kas ir bijis tas svarīgākais būvējot namiņus? Kad pēdējais namiņš tika uzcelts, pats pēdējais namiņš? Tā pats pēdējais, vai, es teikšu, es negribu samelot, 4 gadi. Jā. Bet mums vairāk vai mazāk tās, kā lai saka, stacionārās ēkas, kas ir uz vietas būvēts, mums viņas ir 4. Un pārējās viss ir atvests. Tā kā mums viss ir ar ceļam krānu atved, noliek, un viss viņas ir uztaisīts, uzbūvētas. Bet vai ir kaut kas bijis tāds, kas jums ir bijis svarīgi, ka tajā mājiņā vai ir, vai apdara, vai ir kaut kāds vienojošais elements, par ko jūs esat domājuši, vai vairāk gribējāt katru savā stilā? Mums vairāk vai mazāk ir visas mājas vienotā stilā, atšķirās vecā paudze un jaunā paudze. Vairāk viss ir arī vērsts uz koku. Šajā gadījumā mums agrāk, ja mēs bijām dzelteni oranži, tad tagad mēs esam vairāk uz to, es teiktu, laikam jau to populāro pelēko toni, kas ir tāds, un tad koks dabīgums, tas ir tāds, kas mums patīk un tīk. Ja es esmu piedāvājis visādas variantus, protams, izvērtējot, arī saprotu, ka tas nav pareizi, bet tur agrāk, piemēram, piedāvājot kaut kādu konteineru tipu vai kaut ko tādu, tad vienmēr tēvs tā ļoti skatās skeptiski uz to, jo tas neiedarās tajā vidē. Ainavā, bet es domāju, ka var salāgot mūsdienās, var visu kaut ko salāgot un apvienot. Klausies, kā tā atrašanās vieta, kā tavuprāt viņa palīdz biznesam? Ja viss tas pats, kas jums tagad ir, ja mēs viņu ieliktu, piemēram, mežā, vai jums ietu tāpat, vai tomēr tas ezers ir tāds ļoti, ļoti svarīgs punkts biznesam pašlaik? Es domāju, ka mums ezers ir pats svarīgākais punkts, tāpēc, kad mēs jau esam mežā, ceļš līdz mums ir grantēts, bet labs grantēts. Varētu būt sliktāk, tas ir vienmēr, ja? Bet dotajā brīdī ezers viennozīmīgi spēlē, bet tad mēs vienmēr spriežam par to, ka kā būtu, ja mēs būtu tuvāk Rīgai, piemēram. Vai tuvāk Liepājai, piemēram, kādai no lielajām pilsētām. Tad tas mums arī daudz vairāk spēlē šo pozitīvo pienesumu, bet, ja tu uzdod jautājumu tieši par to, kā ezers spēlē, tad bez ezera nav iedomājama mūsējā dzīve, jo arī es nezinu, vai es tur atrastos, ja tur nebūtu ezers, tāpēc, kad ezers mums, kā lai saka, tēvs man ir ielicis iekšā manī to
hobiju, mīlestību pret ūdens aktivitātēm, ūdens sportu, un tad tāpēc es arī tur esmu. Un tā ir tā mana niša, mana nozara, ko es arī tieši vadu un attīstu, un tas ir mans tas dzīves, tā, kā lai saka. Ceļš, vīzija. Jā. Nu, kā teica tētis, tā kā bija pats pirmais stūrakmens, viņš uzsāka, bet bija kāda pieredze pirms tam šajā biznesā, vai viss ir tā kā, paši mācījāties reāli? Viss ir, es teiktu, viss ir. Nu, mēs vispār esam kā veikalnieki ģimeni, varētu teikt. Stāsti. Viss aizsākums vispār ir tas, kad agrāk tēvs sāka ar maziņu, labi, pirms sāka veikala, tur ir agrākie laiki, kad bija meža izstrāde un kaut kas tāds, bet tad bija veikaliņš, un tad pārauga jau līdz kaut kādiem, es negribu atkal pa skaitļiem savēlot, man jāpaskaita, nebija sagatavojuši šo informāciju, bet 4-5 veikali, pieņemsim, viens Rendā un Liepājā, es jau gan samelojos, 3-4 veikali. Jā, Liepājā mums bija LV veikali, mums bija veikali, tad veikals, bet paralēli arī tiem veikaliem, tad arī radās atpūtas komplekss, Usmas meķi, un tad agrāk mamma tieši cītīgi darbojās pa veikaliem, viņa bija tā kā galvenā vadītāja visos veikalos, tikmēr tēvs ņēmās pa kempingu. Tad apkalpojošā sfēra tāpat ir bijusi līdz... Veikals, bet veikali nesalīdzinās nekad ar atpūtas nesalīdzinās, bet ir arī tā cilvēciskais fakts. Tirzniecība, tirgošanās. Kādas ir Usmas meķu tās galvenās vērtības jūsu? Mūsu galvenās vērtības viennozīmīgi tas ir, kā lai saka, komunikācija. Es gribētu teikt komunikācija un pieklājība, kas man ļoti saista un kas man ir ļoti svarīgi. Tas, kad jebkurš cilvēks, kurš atbrauc pie mums, tad vienmēr sasveicināties, pajautāt, kā jūtās, ko varam piedāvāt. Nevis uzmācīgā veidā, bet vienkārši tā, lai cilvēks jūtās pieņemts un lai nav tā, kad tā kā esam atturīgi viens no otra, bet tad izskaidro to, ja gadījumā ir kādi jautājumi, tad droši nekautrēties nākt jautāt, kā mēs varam palīdzēt. Un tāpatās arī, protams, kārtība, tīrība. Tā, lai viss būtu apmierināts tā kā tev patīk, man patīk, mammai patīk, tētim patīk, tad lai viss būtu kārtībā un lai viss būtu savās vietās. Es tev pilnībā piekrītu šajā, jo mums ir tā, ka mums pašiem ir lauki, tie mūsu lauki, un mēs uzņemam viesus kā savās mājās. Tad arī tā ir ļoti liela atšķirība, kā mēs cenšamies ar to viesi komunicēt, ka tu sveiks, tu esi pie mums. Šeit ir tas, un arī vienmēr cenšamies tā visu. Pēdējos gados, tagad arī kopš arī audzinam bērniņus, ar sievas, tad satiekam arī, jau kā lai saka, es tur esmu uzaudzis, satieku tos, kurus es pat neatceros, ka mēs esam kopā uzauguši tur agrāk, vai ne? Tad arī jau viņa ar saviem bērniem jau ir brauc pie mums vēl joprojām, un tad jau tā smejamies to, kad palējām Usmas meķu ģimene. Kad nevis tas ir tā ir mūsu, bet tur jau ir praktiski cilvēks, kurš, brauc atkārtot pie mums, viņš jau atgriežās tāpēc, lai būtu tajā ģimenē, un arī daudz bieži vien prasa, kāpēc tu tā, tu izturies tā netipiski, kā, bet jūs esat savējie, jūs esat ieradušies pie mums, un tad viss ir savējie. Tad nav tāds, neviens netiek atraidīts tādā veidā. Tā ir. Un kā ir ar izaicinājumiem, piemēram, teiksim tā, sāksim varbūt sākumu, varbūt tētis kaut ko minēja, kādi viņam ir bijuši lielāki izaicinājumi uzsākot, varbūt ir kādi tev ir tagad, un varbūt arī pa Covid laiku to ir mazliet, ja bija kaut kādi izaicinājumi. Vai arī vienalga, kurā brīdī tev ir bijuši kādi izaicinājumi? Ir katru dienu. Arī šodien. Izaicinājumi ir katru dienu, arī šodien. Covid laiks, un pirms Covid, noteikti lielākais izaicinājums ir nepadoties, turpināt iesākt to un rast, kā lai saka, sabalansēt to darbu ar to privāto dzīvi, jo kā lai, varbūt es nezinu, kā jums ir, bet es ticu, ka ir tieši tāpatās, kad šī vieta apēd visu, gan tavu enerģiju, gan tavus līdzekļus, un tas atpakaļ nezinu, kad atnāks. Vai ne? Tā, atpakaļ atnāk emocijas, kuras ir neizmērojams, un tāpēc tādā veidā. Tā kā noteikti lielākais izaicinājums ir tas, jo īpaši arī vasaras sezonā iet karsti, kas ir... cerams, kad iet karsti, un vasarā jau visur aktīvais turisms,
kā lai saka, ir aktīvs, tad ir jāiztur, vajag to izturību, un tad nākamais ir jau tad, kad paliek tā klusā sezona, tad atkal ir jāizdzīvo līdz nākamajai sezonai. Jā, tā kā tas varētu būt viens. Un par Covid runājot, Covidā noteikti galvenais bija arī nenolaist rokas, domāt, meklēt tās variācijas, kā... Viņam bija jāpārgrupējas. Jā, kā pārgrupēties, bet beigās jau, kad jau saprata, apmēram, ko darīt, tad jau pat lielākā daļa arī saka to, ka Covid laiks pat bija labāks laiks nekā tagad. Tāpēc, kad vietējiem iedzīvotājiem, kaimiņiem arī tajā brīdī bija ļoti izteikti tas, kad, piemēram, vietējie līdz tam brīdim ļoti maz pie mums brauc. Pie mums brauc no visurienes citurienes, bet ne tikai mūsējie kuldīdznieki. Tā, es nezinu, kāpēc tā. Bet tad Covid laikā visi brauca. Gan kuldīdznieki, gan visi. Un, protams, tur atļautajās robežās, tur 2 metru distants un vispārējais. Bet tad brauca visi, un tas arī bija tāds, arī, kad gan reklāma sāk strādāt vairāk un atpazīstamība un vispārējais. Tā kā, jā, izaicinājumi ir katru dienu. Bet ir bijis tāds brīdis, kad gribās padoties? Tā, kad bijis, paškam, Nē. Visu laiku ir tā motivācija. Tur sapiņa ir tik liela, ka... Jāatrod tik laiks. Lai izaicinājums, vairāk naudu, bet tā pašā laikā nē. Tas arī iedod tev naudu, tu viņu iztērēt, un tad domā, tā kā vēl vajag, tāpēc ir interesanti arī, kā tu nonāc līdz tiem līdzekļiem, lai varētu to attīstību veicināt, un tad tas viss kopā grupējās, savienojās, un tas viss ir ļoti interesanti. Man ir tāds jautājums par pirmo viesi. Noteikti būs baigi sarežģīti atcerēties. Nē, ir tāds atmiņā. Jā, es jautāju šo arī vecākiem, jo es pats tomēr vēl varbūt to tik labi nebūtu atceries, bet tad viņi uzreiz arī tā kā pateica, ka mums ir viena ģimene no Jelgavas puses, kur brauc vēl joprojām pie mums. Super. Jā, un viņi jau pat brauc, pirms vispār tur nekas nebija, pirms tur bija tā kā pliks lauks, plika zeme, plika vieta, tad viņi jau tajā laikā brauc ar teltīm un brauc vēl joprojām. Šobrīd gan ar teltīm, gan ar kemperiem, bet tā viņiem ir tāda kā tradīcija, kur ģimene turpina vēl joprojām braukt. Un tur arī mēs varam redzēt, kā ir izauguši paudzēs un tādā ziņā. Tāpēc, jā, vēl joprojām ir tiešām daudz cilvēku, kas brauc no aizsākumiem arī pie mums. Tā ir vislabākā sajūta, man liekas, kad brauc un atgriežas. Priecājās par to, kā ir viss audzis un vispārējais attīstījies. Tādā ziņā, protams, tā ir neatņemama vērtība un sastāvdaļa. Klau, tu vienā video, kas man patika, ko tu teici. Tev tikai viens video patika no visiem, ko es teicu. Man patika ļoti viens teikums, ko tu pateici vienā video. Un šis teikums bija: mūsu darbs ir mūsu hobijs. Jā. Mums arī tā ir. Šis ir vairāk hobijs. Kā tev šķiet, ir vieglāk strādāt ar šādu domu? Kad tas ir mūsu hobijs, ka tu tam nepieeji kā tikai darbu. Tā nav doma. Tas ir dzīvesveids. Tas jau kā man dzīve nav iedomājama tādā ziņā bez šī visa. Īstenībā tu labi pateici dzīvesveids. Tas ir dzīvesveids. Tas jau tur tāpat nav doma, vai tas palīdz, vai tas nepalīdz. Tas vienkārši tā ir mūsu ikdiena. Vasaras sezona tā būs tas brīdis, kad es tur būšu atpakaļ uz visiem 100. Mājās es būšu tikai, nezinu, lai izgulētos. Mēs esam vēl joprojām, mēs esam tikai sākuma stadijā. Tagad attīstība, tāda lielāka attīstība notiek tagad palielam. Un viss vēl tikai priekšā. Tāpēc būs vēl trakāk. Pie reizes varbūt ieskicē mums, cik jūs varat izguldīt cilvēkus, cik jums ir namiņi un kādi jums ir papildu pakalpojumi. Tā pagaidzi izlūkšu lapiņā. Tā. Jā, mums kopā ir 19 namiņi, mums ir 92 gultas vietas. Namiņu veidi atšķirās, un tas jau ir tieši saistībā ar tām paudžu maiņām, prasībām, vispārējo. Sākotnēji, tad bija tās namiņi bez ērtībām, tad jau bija namiņi, piemēram, ar dušu un izlietni iekšā, un tad jau pēc tam jau nāk namiņi ar visu, ko vien nepieciešams. Un tad lielāki namiņi, mazāki, kā jau visur palielām. Bet 92 personas ir tas maksimums, ko jūs varat? 99 Bet tas personas. Ir tikai mājiņās. Tas nozīmē, ka vēl teltīs ir vēl. Mums lielākais tāds pasākums mums ir bijis uz 600 cilvēkiem.
Un es pat teiktu, ka tad pat nebija pa daudz, jo galvenajā centrālajā, kā lai saka, tādā laukumā tika uzbūvēta milzīga skatuve. Respektīvi, ja nebūtu tā skatuve, tur pat mierīgi varēja tos 500 un vēl plus, 700 varēja varbūt uzņemt. Jo mēs arī pēdējos gados aktīvi paši arī piedāvājam uzņēmumiem arī pilnu ciklu organizēšanu, gan uz sporta spēlēm, uz vispārējo. Tā kā no A līdz Z, no visu norganizēt neēdināšanu. Jā, jo dotajā brīdī palielam vai uzņēmums zvana savam organizatoram, kurš tur meklē visu tur, nezinu, pa malu malām, un vēl paprasa arī komisiju vispārējo, tad mums tas viss ir uz vietas. Tev atliek tikai paziņot uz mums meķiem, un viss tiks norganizēts, jo viss mums ir tādā ziņā. Un taisot kaut kādas sporta spēlītes, piemēram, tur 50 līdz 100 cilvēkiem, mēs vispār nejūtam. Mums pat visiem jau ir forši viss, bet vienkārši liekas tik tukšs. Es šito pagājušu vasaru sev arī piereģistrēju. Mums bija 170 cilvēki 2 nedēļas nogalas pēc kārtas. Es nejūtu viņus. Jā. Viņi kaut kā izšķīra to teritoriju. Jā. Tas nozīmē, ka labs menedžments. Jā. Un papildu pakalpojumu? Papildu pakalpojumu, cenšamies piedāvāt visu, jo pa lielam tātad pirmais jau ir visi tie bērniem, kas ir nepieciešams, tad visi rotaļlaukums, smilšu kastes, viss tas. Galvenais ir, kas tas nav pat kā papildu pakalpojums, bet kā jau mūsu tāda zīmoks, tā ir mūsu pludmale labi iekārtota. Tad es pat gribētu mest izaicinājumu to, ka mums būs labākā pludmale Latvijā šogad. Tā kā tiešām, ja tu meklē, kur braukt atpūsties vasarā, tad Usmas meķi nebūs. Viens salīdzinājums, ko man patīk pa pludmali runājot ar cilvēkiem, vai es biju uz jūru aizbraucis, vai ne? Un kā tev gāja, cik tu tur ilgi bies, viņam pajautāja. 3-4 stundas. Jā, ok. Kāpēc tik ātri apnika? Tur bērniem un tā. Skaidrs. Visticamāk, tu biji nokrāvies ar somām, tev bija līdzi ēdieni, dzērieni, bumbas, visu, ko vien var paņemt līdzi, tā kā kamielas viss aizstiep, 4 stundas, visu apēd, ko braucam tālāk. Un tad piedāvāja braukt pie mums. Tev nekas nav jāņem līdzi, jo viss pie mums ir gan bumbas, gan smilškastēm, viss nepieciešamais. Pludmalē ir sauļošanās krēsla galdiņiem un vienkārši brauc atpūties un bērni visu dienas garumā skrien un neviens mājās negrib braukt un viss ir forši. Tāpēc tā pludmale būtu tas tāds zīmīgais mums, uz ko mēs ejam spiežam, bet tad tālāk par tiem papildu pakalpojumiem, viss, kas ir iedomājams ar ūdens atpūtu, pa lielam katamarāni, laivas, supi, motorlaivas, ūdens motocikls, ekskursijas ar to pašu motorlaivu ar gida pavadībā, tad visi ūdens motocikli, apmācam, instruējam, wakeboard, ūdens slēpes, visu, ko vien cilvēks uz ūdens varētu gribēt iemācīties, tad cenšamies to arī piedāvāt. Šajā gadījumā, protams, daudz, kur ir vēl ko papildus piedāvāt, piemēram, tie lēkājamie, vai ne, un tāds, bet tas mums nav aktuāli, tāpēc, ka mums vējš un tā, tas tā kā nav iespējams, teiksim tā. Un uz sauszemes volejbola laukumi, basketbola laukumi, izbraucieni ar elektrovelosipēdiem, pastaigas, viss kaut kas tāds. Viss, ko sirds ar kāru. Tieši tā. Klau, mēs runājam, mums ir līdzīgi, ka... Pirtis baļas taču. Kā tā bez tā? Svarīga lieta. Un vēl interesanti, mums ir, es nezinu, vai jums ir, bet mums ir baļas uz riteņiem. Mēs viņus pievelkam pie jebkuras mājas, kuras vajag. Jums ir arī tāda opcija? Uz riteņiem mums nav, mums ir stacionārās pie loftiņiem, pie viesmājas, jā. Okay. Jā. Bet ideja labi, jā. Ir īpaši 19 namiņi. Katram pielikt blakus. Jā, jo katrs jau negrib katru reizi, un tu vienkārši aizvelc un viss perfekti. Jā, un Klau, mēs runājam ar Jārā. Man ir arī tāda zona, kas strādā respektīvi, visas mājas strādā vasarā. Ziemā man noslēdzās mazās mājiņas, un man paliek tur lofti un viesmāja. Kā jums ir ziemā? Kas strādā? Identiski. Mums arī, piemēram, vecie namiņi vai, iepriekšējās paudzes namiņi, tie nav apsildāmi ziemā. Idejas, viņi ir apsildāmi, bet tā kā tur nav šīs labierīcības, dušas un vispārējais, tad mums arī tikpat kā puse noslēdzās nost un paliek uz ziemas sezonu mums paliek 40 plus gultas vietas. Respektīvi. Uz pusīt. Uz pusīt, jā. 40 plus. Aizlapā viss ir tas, kas mums pa lielam ir pieejams ziemas sezonā, viss ir aktīvi pieejams, var norezervēt, un tad to, kas nav pieejams, to nevar norezervēt.
Un atgriežoties atpakaļ pie papildus pakalpojumiem, ūdensmoči. Ūdensmoči viņi ir dārgi, lai nopirkt. Es pieņemu, ka viņi ir arī dārgi, lai uzturētu. Es gribētu ticēt, ka lētākais ir minimums kāda 8,000. Bet, Precīzi. Ja? Precīzi, bet, kā jums ienāca tā ideja prātā? Jo tas nav lēts prieks. Kā jums ienāca tā ideja prātā par ūdensmočiem? Jo es skatījos, ka jums ir arī tādi jaudīgi ūdensmoči, ka tie noteikti nemaksā zem 10. Par ūdensmočiem tas ir tieši tas pats. Tas ir mūsu dzīvesveids. Tas nav arī dotajā brīdī jau pat, kā lai saka, skatoties uz kaut kādām lietām, ko tu iegādājies. Es pat vairāk viņas nepērku ar domu to, ka es varēšu lietot viens pats, bet to, ka tas varētu interesēt arī kādam citam. Piemēram, ko es varu realizēt. Piemēram, tos pašus ūdens motociklus mēs agrāk paši braucām ar viņu. Mums aizsākumos tur viens ūdens mocīts bija, kur tur cits stāsts, tur es gribēju puķi stādīt viņā iekšā un ko tik vēl ne, jo vairāk plīs nekā brauca no sērijas, bet tad, paldies Dievam, tagad jaunās tehnikas viņas kalpo un ir labi. Bet tas nav viegls biznes, viņš ir, kā lai saka, tur jābūt skaļai balsī, ļoti stingram raksturam, jo tur nevar būt nekādas pielaides ne pa labi, ne pa kreisi. Dārgs viņš ir, bet tas tā kā tas ir mūsu tāds hobijs, un tas ir, jebkura šī papildus niša, ko tu nodarbojies vasaras sezonā, tā tev nes kaut kāds papildus finanses. Tā ir vienkārši pievienotā vērtība. Tāpatās kā kafejnīca. Kafejnīca tev nenesīs nekad arī milzīgu peļņu, bet viņai tur ir jābūt. Pa kafejnīcu pagaidi, man būs vēl jautājumi par kafejnīcu, būs vēl jautājumi, Labi. Bet pa ūdensmočiem vēl ātri. Jā. Es skatījos, jums ir interesanta drošības sistēma. Tev ir telefons, Jā. kur tu vari atslēgt pa zonām, Jā. vispār viņam izslēgt viņu ārā. Jā. Tā ir baigi foršā lieta, tā ir augstākās klases drošības pieņem. Tieši par šo, šī sistēma pa lielam tāds ļoti liels game changers vispār visā ūdens motociklu īres biznesa industrijā. Un atrodot viņu, man viņi tik ļoti iepatikās, un es redzēju to potenciālu, ka es pat noslēdzu līgumu ar šo kompāniju, ka es esmu viņam galvenais izplatītājs. Tā kā, ja gadījumā gribēs atvērt ūdens motociklu nomu, tad droši var sazināties ar maniem. Būs sarežģīta upē. Nekas nav sarežģīts, bet jā, būs sarežģīti. Jāmāk braukt, bet visur var pabraukt. Bet ļoti, uzteicam, jo man ir bijusi pašai slikta pieredze ar ūdens motociklu, kad es esmu bijusi krastā un man ir bērnībā uzbrauca virsū. Tas nezinu, kurā ezerā tas bija. Es neatceros, man maz gadi. Bet tā ir ļoti forša lieta. Tas ir es braucu ar ūdens mašīnu. Patīk? Jā, ļoti patīk. Jā. Okay. Man vislabāk patīk cilvēki, kam ir fobijas no ūdens motocikliem. Nē. Man ir fobija no ūdens, bet man patīk ūdens motocikli. Jo tāpēc arī katru gadu mans lielākais izaicinājums un lielākais prieks ir tieši cilvēki ar fobijām, kas atbrauc pie mums un viņš nepakam nekāps uz tā ūdens motocikla virsū. Un es cenšos viņu tik ilgi runāt un paskaidrot, iedrošināt, kamēr uzkāpj uz tā ūdens motocikla. Un tad jau, kad viņš praktiski ir uzkāpis, tad 15%, labi teiksim 20, vai bišķi vairāk, varbūt tās 20 būs tie, kuriem kaut kādā veidā vai tie būs laikapstākļi, vai kaut kas tiešām kad galīgi nepatīk, bet 80% visbiežāk ir atbrauc, tā dzirkstēla acīs ir neaprakstām. Kad vienkārši viņš nekad nebūtu domājis, ka viņš varētu uz ūdensmoču uzkāpt, pabraukt, un viņš pat laivā nekad dzīvē nav sēdējis no sērijas, vai viņam vienmēr ir bijis bail, bet viņš ir kustējies ātrāk pa nezinu pa ko. Un tu esi arī tas, kas ir uz vietas un apmāc parāda visu? Es esmu instruktors, tā ziņā. Forši. Bet ja tu neesi uz vietas, tad nav kas apmāca? Man ir ļoti labs kolēģis, kurš palielam arī sev pierādījis, ir jau kuro sezonu strādā pie mums, un tad man labā roka no sērijas, kurš arī es neesmu, tad viņš ir, ja viņš nav, tad es esmu, tādā ziņā mēs tur cenšamies viens otru. Tāpat arī man tēvs, kad vajag, tad cenšos pieslēgties, palīdzēt. Ūdens moto, viss tā nozara, tas ir priekš mums čaļiem, un tad meitenes pa kafejnīs, pa mājiņām, pa visurien tur ieņemās. Forši. Pirms mēs runājam par to, kādās rezervācijas platformās jūs esat vai neesat atrodami, tu man minēji, ka 2018. gadā jūs aizgājāt no booking.com. Booking.com nav mana mīļākā tēma, ja ir mana mīļākā tēma. Mums viņi nosacīti ir vajadzīgi, nav vajadzīgi. Es esmu ļoti bieži domājis to, ka jāslēdz ciet, jātaisa tikai caur mājaslapu, uzliec Google Search Engine un aiziet.
Bet no mums tie punkti, kas visu laiku krājās, ir tas, ka nevar nevienu sazvanīt. Latvijā kādreiz bija uz vietas. Tagad tas ir viens slepens kontakts, kurš īsti nav, bet īsti ir. Tad nevar saprast. Apmēram tāpatās tā kā bankā. Jā, kaut kas ir. Tad, kamēr te bija nauda, tikmēr banka bija katrā pilsētā, tā kā te jau viss skaidrā nauda ir izņemta, bankas vairāk nav. Nu jā. Tāpat arī booking, kad viss ir apgūt, tad piškām vairāk. Un arī komisijas maksa līdz ar to, kad tā apkalpošana no viņas puses ir tāda, kāda ir. Tā komisijas maksa, man liekas, liela. Kāpēc jūs aizgājat no booking.com? Mums laikam galvenais tas aspekts, kāpēc tā kā sākotnēji bookings ļoti labi, ja, piemēram, tā atpazīstamība mazāk, tad turpretī bookingam tā atpazīstamība liela. Un vēl joprojām viennozīmīgi, ka bookings nes līdzi sev ļoti lielas tās auditorijas cilvēku, bet tad tas ir tāds ļoti svarīgs lēmums, kurš ir jāizvērtē, vai tu vari to darīt, vai tu nevari to darīt, bet mums tas iemesls, kāpēc nē, sākotnēji bija it īpaši vasara, karstā sezona, kad, respektīvi, norezervē namiņu un pēdējā dienā tev atsaka. Tu nevari paspēt, piemēram, aizbukot vai kaut ko tādu. Turpretī tad mēs, piemēram, vienkārši palielam norezervē, drošības naudiņu samaksā, un ja nu gadījumā tu, nedēļu iepriekš tu nevari, vai nu vienalga kaut vai pēdējā dienā, mēs cenšamies nākt pretī līdz pēdējiem brīdim, piemēram, idejas, tu esi norezervējis, kaut kas gadās, nevar atbraukt, kaut kāda plāna mainās, vai nedod Dievs veselību, vai ne kaut kas tāds, tad mēs cenšamies automātiski uzreiz jau iztirgot kādam citam. Un ja gadījumā nav kāds cits, tad piedod atvainot, tad šī drošības nauda tiek ieturēta, tāpēc, ka mēs jau, ja nebūtu norezervējis, piemēram, tu, kāds cits būtu norezervējis un būtu atbraucis. Un tad, lai mums nebūtu tie zaudējumi, tad tādā veidā. Un, jā, procents noteikti, viennozīmīgi. 12%, 12-15%, nezinu kā kuram. Tad tas ir ļoti liels skaitlis. Izrēķinot, piemēram, 19 gultsvietas mēnesī, piemēram, ja tev katru dienu no sērijas viens namiņš maksā 100 eiro, tu maksā 12 eiro vienkārši booking platformai. Plus nodoklis vēl pēc tam jānomaksā no tā, nodoklis, viss pārējais, jā, tad tur ir ļoti tāds, tāpēc teicu iepriekš jau, ka tas lēmumam ir jābūt tādam ļoti apdomātam par to, vai tu vari pats to marketingu paņemt uz sevi vai nevari. Un šajā gadījumā tajā brīdī mēs atkal pieņēmām lēmumu to, ka mēs vienkārši paši ņemsim to marketingu uz sevi, algosim, ja būs nepieciešams, tad algosim cilvēku, kurš vienkārši palīdzēs mums šos postus taisīt. Sākotnēji tā kā māsa aktīvi ar to nodarbojās. Tā pašā laikā arī es aktīvi darbojos un vienkārši centos to, cik mācēju darīt. Tad vienkārši palielam to naudu mēģinājām likt kaut vai maksas reklāmās vai kaut ko tādu tīri, lai celtu savu atpazīstamību. Jo idejiski bookingā jau tev vienkārši cilvēki, tu jau neceli savu atpazīstamību. Tu vienkārši atdod savu rezervi, tā kā pārdod savu gultsvietu. Jo tālāk, ja viņi nekur, atbrauks bildīt, ieliks, tādā ziņā, bet jebkurš jau, kurš atbrauks pie tevis, ieliks to bildīt, ja viņam patiks pie tevis. Un tad tas mārketings, tur ir lielāka atgriezeniskā saikne, tajā mūsu mērogā, jo no booking ir, ārzemnieki, piemēram, vairāk, tādā ziņā. Un atgriezeniskā saite ir tāda, booking nosacīja. Tev atbrauc, tev kāds ieraksts, mums ir dažreiz ir tā, ka, piemēram, tām vasaras mājiņām, mums ir dažādas ērtības arī tā kā tev. Vasaras mājiņām, piemēram, ir rakstīts, šīm mājiņām mazajām nav virtuves. Un atbrauc no bookinga, viņš, kā nav virtuves? Es viņam parādu, kur rakstīts, jūs rezervējat, nav virtuve. Viņš pēc tam aizbrauc mājās, viņš ieraksta atsauksmē, ieliek sliktu atsauksmi, jo nav virtuve. Es atbildu, tā īsti nav, kad jums ir pateikts, ka nav. Un tad tu nevari cīnīties, tev ieliek to it kā slikto ciparu, bookingam īsti vienalga. Airbnb tādā ziņā bija forši, jo gan var atstāt atsauksmi. Mēs bijām Airbnb, un tad neesam. Kāpēc? Es tev pat tur arī pāris klienti iebrauca, sapratām. Mums nestrādāja tas, kad mums Google mapē parādās ceļš, kurš neeksistē. Tu iebrauc teritorijā no tās puses, bet it kā var iebraukt pa turieni. Tas ceļš neeksistē, 4 klienti izbrauc cauri tam ceļam, kas Googlē rādās, kaut gan es Googlēju jau cik reizes rakstu, ka neeksistējošs ceļš. Tur, kur jūs ar to lielo mašīnu izņematies? Jā. Tur, kur tā milzīgā upe ir. Jā, un tas nav iespējams tur izbraukt. Es Googlē rakstu, viņi neņem ārā. Un tad tie cilvēki izbrauc pa to ceļu, viņi ieraksta atsauksmī pie, tur bija location vai kas, kad viss slikti. Disaster. Bet kaut gan es visiem, tas, ko es daru, es katram klientam aizsūtu
info lapu, Jā. ja brauc no Lietuvas puses, no Orcavas puses, nebrauciet caur to ceļu un atsūta visu, kā tikt. Bet, vienalga. Mums ir līdzīgi. Jā. Mums ir līdzīgi ar ceļiem piebraukšanā. Ir jautrs, jā, mums arī ar piebraukšanu ir tā, ka, piemēram, vienmēr, kad no Rīgas kāds brauc, tad, piemēram, viņi bieži vien nevis brauc caur tā kā Sabili, Kandava Sabile, pirms Rendas griežās pie mums, bet, piemēram, aizbrauc tālāk un tad brauc no Ventspils tās puses, no Usmas puses. Un tur arī 20 km tāds šaurāks ceļš. Tāds nepatīkamāks. Ja tīpaši vasaras sezonā tur ļoti švaki grēderē, tad mēs vienmēr arī visiem cenšamies ieteikt braukt no Rendas puses. Un tāpatās mums ir arī tāds vecais ceļš, ja gadījumā, kur arī ir bebra dambis priekšā, kur arī cilvēki ir iebraukuši un arī tur tāds. Bet tas ir atrisinājies laika gaitā, tur vajag tāds liels problēmas par to nebūt. Tā kā ar ceļu viss ir kārtībā, paldies Dievam. Jā, redz, mēs rakstām un mums neviens neņem ārā. Es no vairākiem datoriem pat esmu rakstījusi un viss izliekās, ka nekas nenotiek. Tas labs lēmums bija aiziet. Kā tu tagad skaties? Es neteiktu to, ka mēs esam aizgājuši no Booking. Mēs vienmēr vēl joprojām to izvērtējam kā iespēju. Piemēram, ziemas sezonā tas nav slikti. Tā ir tas pats mārketings un vispārējais. Bet vasaras sezonā noteikti, ka tas ir jāizvērtē. Vasaras sezonā man arī bija interesanti, ka tad tiešām notiek ļoti liela rosība, un bieži vien pēc vasaras sezonas atnāk kaut kādi interesanti rēķini, kur pēkšņi tur ir noņemts kaut kas, tad tur kaut kas, tad viņiem zvana, viņi nesaprot, kas tāds ir, un tad ir atkal tāds, es nezinu, mums Booking tiešām tāda interesanta tēma. Tā varētu īstenībā ilgi par viņu runāt, bet nevajag varbūt tik daudz viņu reklamēt. Klau, vietējie turisti vai ārzemji, kas jums ir vairāk? Vietējie viennozīmīgi. Ja tu tā procentuāli varētu? 90. Super, ok. Un ja ārzemji, no kurienes tā vairāk brauc, ko tu jūti? Tur atkal ir tā dalīta pa lielām brauc no Lietuvas. Kaut kad, piemēram, rallijs bija no Igaunijas atbrauc, bet tas tāds mazs procentiņš no katra pa lielām. Es jau sapņoju, ka kādu dienu varēsim pieaicināt skandināvu turistus tieši mūsu tai atrašanās vietai, tāpēc, ka mums, piemēram, lokācija blakus ir Ventspils, un Ventspilī ir Stenalains, kur zviedrs var uzkāpt, izgulēt nakti un no rīta. Cik ir kilometri no turienes līdz jums? No Ventspils, jā. Vai? Plus mīnus. Pieņemsim 35, 40. 40, jā. Kaut kas tāds, jā. Okay. Un kā ir sezonālo ietekmi, kā jums mainās tā viesu plūsma pa gadu laikiem? Kā tu jūti? Tiešām pienāk ziema un tā ritīgi mazāka? Vai? Jā. Tas jau ir pienāk 1. septembris. Jā, tas septembris ir tāds interesants. Darbdienas vienkārši pazūd. Vēl tur septembrī vēl kāds vēl padzīvo, tā arī pa darbdienām, bet nedēļas nogals vēl aktīvi palielam ir visu laiku. Ir bijuši tukšs nogals, piemēram, nesezonā. Ziemas sezona, nav nesezona, ir ziemas. Es tev pilnībā piekrītu. Nesezona. Pilnībā. Man nepatīk, kad saka, tūlīt sāksies sezona. Es nevaru ciest to teikumu. Bet tā ir aktīvā sezona. Jā. Tūlīt sāksies aktīva. Daudz to izlaiž. Vakar bija tieši seminārā, un tad tur arī viens no tiem, kā lai saka, cilvēkiem, kas tur prezentēja, tad arī teica, ka nav neaktīvā sezona. Nav nesezona, ir neaktīva vai aktīva. Tā arī ir palielam. Sezona jau ir laika. Kā tev šķiet, kāpēc Latvijā ceļo mazāk ziemas periodā, augstajā periodā, tā es varētu teikt? Kāpēc? Tāpēc, ka latviešiem patīk siltums. Pirmām sāksim ar to. Mums visiem viņš patīk. Jā. Pareizi. Tad kā lai saka, sākot ar septembri līdz vasaras, tur jau nav vajag tur spriedelēt. Viss ir par un ap bērniem. Visi mācās, kur tev laika baigi ceļot, tādā ziņā. Principā pārīšiem tad cerēt. Jā, bet tā arī ir pārīši. Tur arī pirms nedēļas nogalēs, bet viss jau paliek nedēļas nogalēs. Vai tie būs pārīši, vai tās būs ģimenes, tu izdomās marketinga veidu, triku, kā tu viņu dabūs pie sevīm. Tad tie arī cilvēku auditorija būs pie tevis. Ja tu piedāvās, piemēram, tur bērnu dienas, tu brauks ģimenes, piedāvās, romantiskos pasākumus, tu brauks pārīši. Jā. Jā, bet tad par kāpēc tad paliek mazāk aktīvi tieši no tā septembra līdz mājām. Visi strādā, visi pelna. Visiem ir ierakstīts, piemēram, kad viņi, piemēram, vai rudenī, tad rudenis, ziema, pavasaris, tad rudenī siltās zemes, ziemā kalni,
pavasarī siltās zemes. Un tad vasarā varbūt pa Latviju visu. Nu tā. Jā, mēs ar iepriekšējo viesu arī to pašu apspriedām. Labi. Klau, ar grūtajiem klientiem esi sastapies pats. Kā risināt tās sarežģītās situācijas? Tie grūtie klienti, tu saproti, kā gribi. Es domāju, ka tu saproti varbūt kaut ko, ko es domāju. Es saprotu ar grūtiem klientiem. Vienkārši ir kaut kāda, varbūt tādas pāris situācijas, kas attaust prātā. Varbūt kaut ko tu vari ieskicēt. Protams, lielākoties grūti klienti var būt, tas ir alkohols palīdz visam. Tas ir, tad ja ir, tur nezinu, manām ierēja bušu, un tad nezinu, vai viņi sāk tur kārtot, piemēram, savstarpējās mīlas saiknes, piemēram, nedod Dievs čoms uz sievu bija paskatījies, ne tā, tur, piemēram, tādas situācijas, vai sievu uz čomu paskatījusies. Un tad kaut kad mums te pagājuši gadu bija tāda neforša situācijā, kad laikam tāds pēdējā laikā arī kaut kur arī internetā varam redzēt daudz visādi tādas, ka tās ir tās Bolt mašīnas un neko var paņemt. Tad kaut kad mums bija atbraucis viens klients ar to mašīnu un pie stūras sēžās pilnīgi kā alkohola reibumā. Un tas varētu būt tas neforšākais. Tāpēc, jā, alkohols viennozīmīgi nav apvienojams ar braukšanu un tāds. Un tas varētu būt man tas, kas ir palicis tagad attavus atmiņā, kas ir tāds neforšākais. Paldies Dievam, viss bija kārtībā, viss beidzās kārtībā. Atslēgas tika atņemtas, ielikts gulēt un tur bez mazai viss labi, bet tas jā. Man ir bijis viens gadījums, kad es lūdzu viesas sievai ar vīru braukt projām, jo vīrs nebija vairs kontrolējams. Jums ir gadījies kādreiz kādam palūgt aizbraukt tomēr mājās? Jā, mēs arī, piemēram, mēs līdz pēdējiem brīdim cenšamies rast kompromisu, bet, ja tas nav iespējams, tad neatliek citas iespējas, kā pateikt, ka, sorry, jūsu atpūta pie mums ir beigusies, bet, tas ir tiešām, tikpat kā nenotiek. Tā, teiksim, salīdzinot uz visu to uz 25 gadiem, tas tikpat kā nav. Bet es teiktu, pēdējos gados cilvēki ir ļoti kulturāli. Vispār neko nevar slikti pateikt. Gan arī alkoholu, piemēram, kaut kādas tās lietošanas un uzvedības, viņas ir mainījušās. Un tas, kad, piemēram, kaut kāds tur iedzer un kaut kāds trakums kādam sāk uznākt virsmu, kad vienkārši gribās skaļāk padziedāt, pabļaustīties, padejot. Tas jau, nezinu, kādā brīdī katru no mums var skart, bet arī vispār alkohola patēriņš, man liekas, ir ļoti samazinājies mūsu klientu lokā. Jā, man laikam biežāk sanāk vairāk bišķiņ pacīnīties ar mūzikas skaļumu. Jo mums ir tā, ja tu izīrē visu bāzi privātam pasākumam, AC/DC līdz rītam, droši. Bet, ja tu esi paņēmis mājiņas, mums ir atrunāt noteikumi, ka līdz 11 drīkst trūkšņi, tā, lai netraucētu kaimiņiem. Ja vienīgais normāli nesunā kaimiņiem. Bet pēc 11 klusā stunda. Dažreiz ir tā, ka 3 reizes jāiet. Tas pa lielam bez tā vispār neiztikt. Jo te ir tas pats stāsts par alkoholu. Tu gribot, negribot griezīs. Griežās viņi vienkārši tur. Ko tu runā tik skaļi? To mūzikas laikam mēģini dzirdēt, bet mazliet tādā ziņā. Un tā kā tieši situācija identiska tam, kad mums arī ir līdz 11. klusais, ko nozīmē klusais? Tā, lai nav basi, lai nav pārāk skaļi. Lai netraucētu. Ja netraucē citiem, ja nē, tad ej saskaņo. Ja nē, tad cenšamies cīnīties. Bet šitas ir laikam, šī ir mūžīgākā cīņa, ar ko tu nevari cīnīties un nevarēsi izcīnīt. Jā, bet izklausās, ka mēs tā normāli varam komunicēt tiem viesiem, aiziet, paprasīt, sarunāt. Visu jau īstenībā var sarunāt. Ja runāt, tad visu var sarunāt, manuprāt. Labi, izņemot, ja tu esi stipri alkoholimā. Par to mūziku, tāpēc arī mēs pa lielam, mums ir tas, mēs nekad nebūsim klusā vieta. Mēs esam aktīvā atpūtas bāze, aktīvais atpūtas komplekss, kurā mīt aktivitātes. Aktīva atpūta, cilvēki atpūšās, bauda, iepazīstās, socializējās, tāpēc tas, protams, nav tā, ka bez tā arī nav klusā atpūta. Ir arī, protams, visādi veidā, bet vienkārši tas, kad gribēs paklausīties, kā putniņi čivina, tad visticamāk tev moči traucēs. Bet laika gaitā jau cilvēki brauc, viņi izkristalizējās, viņi saprot, ka šī vieta ir priekš mums vai nav priekš mums, un tāpēc, Jums ir bijušas kādas sarežģītas situācijas, tā nāk kaut kas tāds atmiņā, kāda sarežģīta situācija, bāc, kā to atrisināt? Ar klientiem, es tieši domāju.
Nu, tieši tā bija par to Bolt braucēju. Tā bija laikam tā sarežģītākā, bet Labi. tādā ziņā. Un kas ir tas, ko klienti visbiežāk pieprasa, sagaida? Kā tev šķiet, ko tu redzi, kas viņiem ir tas? Es iepriekš minēju, ka tā var būt, ka viņi sagaida, ka kafija ir namiņā vai kas ir tas, kas tev liekas, kas tam klientam vajadzīgs, ko viņi sagaida aizbraucot? Saulainu laiku. 100%, jā. Jums gadījumā nav bijis tā, ka atceļ rezervāciju daļa tā, kad līst tajā dienā? Mums tāpēc mēs paši vadām tās rezervācijas, mums ir drošības naudas, un tad tā jau ir tā motivācija neatcelt šo rezervāciju. Tāpēc tīri dēļ šī aspekta es arī es negribu sākt tagad promotēt, aiziet no bookinga. Bet šis ir reāli vasaras sezonā. Tas ir vienīgais iemesls, kāpēc tīri, lai nepazaudētu šīs rezervācijas, jo tev paliks tukšais caurums no sērijas. Tad šajā gadījumā, ja drošības naudu samaksāt, viņam nav atpakaļ ceļu vairāk. Viņš brauks jebkurā gadījumā. Tā ir pusītas summas, visticamāk, jā. Un mans moto jebkuram atpūtniekam, un tas neatiecās tikai braucot pie mums vai kur, gribēju teikt rupi, tā ne rupi, bet gatavojies sūdīgākajam, bet cer uz labāko. Un tā ir lielākā motivācija jebkuram. Piemēram, ja tu sagatavosies tam, ka līs, tu jau esi noskaņojies, ok, man ir līdz mans foršais plašķis, man ir nezinu, gumijas zābeki līdz, es lēkāšu pa peļķiem, tik būs ballīte, un tu atbrauc un spīd saule, un tu... viss slikti. Jā. Tāpēc, izejot uz šitā, te vienkārši sagatavojas atbilstošiem laikapstākļiem, atbilstošs apģērbs, un tev nekas nespēs sabojāt tavu atpūtu. Jo arī atpūta ir vajadzīga jebkāda. Ko lietas līdz sēdēs mājās, tev ir atvaļinājums, bet tu sēdēs mājās. Come on, atbrauks šeit tāpatās, nezinu, ieies smuki Lietuvu baļļā. Kas varbūt labāks vasarā, ieiet baļļā vai pirtī, jo vasaras sezonā tieši lietus augstais, drēgnais laiks ir īstais brīdis, lai sēdētu baļļā vai pirtī. Jo siltā laikā tu nesēdēs pirtī vai baļļā. Protams, var sēdēt, bet tas nav tik baudām. Es dažreiz brīnos, kā 40 grādos cilvēks, mums to vienu gadu bija šausmīgi karsts. Pasūtīja pirti, es domāju, labi. Vai grūti bija kurināt iekšā pirtī, bija likās, ka vēsāks nekā ārā. Bet... tas karstums man neņem, man vajag pirti. Dubultā. Klausies, es biju iekļāvusi tādu jautājumu. Kā tu nodrošini, ka klienti atgriežas un iesaka tavu vietu citiem? Tad tas varbūt tā ir tava komunikācija? Vai... Viennozīmīgi. Tas jau, protams, ir jāprasa. Un jāsaka paldies visiem, kas ir bijuši pie mums un arī kas iesaka braukt pie mums un kas grib braukt pie mums. Bet es domāju, ka tā ir viennozīmīga komunikācija, jo tas arī man prasās, ja es, piemēram, aizbraucu, kaut kur atpūsties. Man nepatīk, kad ir uzmācīgi, man patīk, kad ir pieklājīgi. Piemēram, arī salīdzinoši. Es neuzskatīšu to, ka es tur esmu, īpašnieks vai ne, bet tādu, bet ja, piemēram, netur gluži tā kā, piemēram, aizbraucot uz Ēģipti, tev katru, tie mazie, kas tur nāk tirgot vispār labi pa kreisi, tur visu laiku nāk rausteiz roku, jo tas viņiem ir darba pienākumos, bet, piemēram, atbrauc tur un tev sagaida un izstāst viss, kas ir, un tālāk jau tu atpūties, darbojies un dari, un respektīvi, jā, tev ir kārtība, tu saņem to, ko tu esi plānojis iegūt, forša attieksmi pret tevi, un, kas varbūt labāks, garšīga kafija un sirsnīgs sveiciens no rīta. Jā. Tādā ziņā. Jā, kas sasveicinās. Jā, tieši tā sveicināt. Mēs arī ierodamies darbā tāpatās, kā mēs sasveicinamies viens ar otru, tāpatās mēs ar katru viesi. Mēs viesi tur iet, labrīt. Jā, jā tieši tāpat. Labrīt. Tad uzreiz jau viņi ir tādi šokā. Es redzēju vēl vienu tavu video. Oh. Un tur tu teici, katru gadu kaut kas jauns. Jā. Tas ir jūsu moto. Es tā pieņemu katru gadu kaut kas, jo tu tāds spēcīgi teici. Tas, kur tu redzēji to video, kur mēs tikko, kas bija? Varbūt arī viņš pat tikko bija. Tikko, kur mēs ar Roli braucām uz Igauniju, pakaļ pirkt dzeltenu tādu dranduļetu. Man liekas, ka jā. Tev nav grūti izdomāt katru gadu, kas tas jaunais būtu? Tas nav moto, bet tas ir varbūt tāds uzstādījums priekš sevis. Mēs cenšamies katru gadu kaut ko jaunais, jo cilvēkiem patīk kaut kas jauns, ir īpaši, ja tu brauc katru gadu pie mums, tu gribi redzēt kaut ko jaunu. Tāpēc cenšamies. Bet pastāst, kas ir tas jaunais šogad? Šogad tas ir, tev ir laiks tik daudz? Mēģini. Okay. 3 teikumos. Idejiski, tā kā mēs esam tās ūdens kultūras, entuziasts, atpūtas un vispārējais, tad idejiski jauns aparāts, iegādājamies jaunu tādu, kā lai saka, braucam rīku uz ūdens,
kas ir palielam uz ūdens motocikla bāzes, pārtaisīts kā kartings, kas mums Eiropā nav ļoti izplatīts, bet Amerikā viņš ir jau tāds izplatīts. Tur Amerika, Dubaja, visur, kur viņi izmanto. Un es jau uz laiku skatos, man ļoti saist, tur arī ir tās, kā lai saka, ir Amerikā ļoti izplatīti visādi vērķi pa ūdeni, ko brauc tur gan metāla laivas, kur viņi lec pa klintīm, pa ūdens kritumiem, visu kaut ko tādu. Es jau pa tādu sapņoju un gribētu labprāt. Un tad radās iespēja iegādāties šādu, kas nosaukums ir jetkarts, tad iegādāties šādu un tad, protams, izvērtējot atkal to, vai gribēt ir viens, bet vai mēs to varam atļauties, vai to vajag, tad izvērtējot visu to, saliekot pa plauktiem, tad nolēmām, ka mēs iegādājamies. Tad pirmais bija tas, ka tas ir kā mārketings, jo tas ir mūsu platuma grādos tāda nav. Tad ir, lai mēs varētu atkal kaut kādu, ūdensmočus, katru gadu rāda ūdensmočus. Es domāju, ka es nezinu, vai tā ir, bet es ticu, ka ir cilvēki, kuriem ir apnicis skatīties ūdensmočiem. Un tāpatās ir arī cilvēku grupa, kuriem, piemēram, tu stāsti, izbrauc ar ūdensmočus, man nepatīk. Un viņš tev saka idejas, ka viņam nepatīk, bet tajā pašā laikā man patīk, jau, protams, palīdz dziļāk, kāpēc tev nepatīk un tā un šitā. Bet viņš saka, vai man labāk mašīnas un tur tādas lietas. Un tad reku ir iespēja. Tev ir nevis ūdensmocs, bet jau reāli kartings. Un pat uzreiz arī viens cilvēks, pat redzot arī šo video, viņš jau uzreiz man jautā, kad varēs izbraukt. Un tāds, kuram nepatīk, reāli ūdensmoči. Tāpēc, lai tad sabalansēts starp šiem abiem tā kā klientu tipiem, tad iegādājāmies. Bet papildus tam visam, tad arī man arī no Liepājas, no jūsu puses ir labs draugs Rolis Workshop, kas ņemās, kas ir tiešām rokas īstajā vietā un galva viņam ir uz tādām trakām idejām radīšanu, ražošanu. Tad apspriežoties ar viņu, izdomājām, ko mēs labprāt pamēģinātu uzražot tādus. Un tad šis pirkums kalpo kā ideja un kā lai saka, testa versija, no kā mēs skatāmies, kā to visu izdarīt labāk un uztaisīt labāk, uzražot. Un tad palielam tulītās no 11. līdz 13. aprīļa. Un mēs piedalāmies arī izstādē Riga Outdoor 2025, kur mēs arī prezentēsim šos aparātus kā jau biznesa ideju. Okay. Tā kā jebkurš, kurš ūdensmočs palielam, jebkurš var nopirkt ūdensmočs, bet šādu veidu aparātu, tas ir kaut kas unikāls no sērijas. Un arī sajūzot kopā ar to pašu sistēmu, ko tu jau iepriekš minēji, autotrack GPS sistēmām, palielam tu vari izkontrolēt gan drošību, gan laikus, gan visu palielam. Un tad saliekot šīs divas lietas kopā, tur jau ir reāli biznesa un vēl nāk mārketings. Unikāls aparāts, GPS sistēmas, mārketings, kas nāk līdz visam šim līdzi. Tad, kad man jābrauc testēt, šis ir uz Usmas meķiem? Uz Usmas meķiem testēt, testu dienas. Mēs visticamāk mēs neesam vēl tik izdomājuši, bet būs. Viennozīmīgi būs, sekojot līdzi, skatāties. Viennozīmīgi mēs piedāvāsim kaut ko tādu. Super. Jo, vai testu dienas, vai izbraukt būs iespēja. Usmas meķos viņi būs. Bet tas, pat manā klāt par Usmas meķiem runājot, es nezinu, vai tā man būs tā lieta, ko es tā turēšu un tur mēģināšu viņu piedāvāt īrē, jo man vienkāršāk ir ūdensmočs turēt, jo šis ir tāds specifisks aparāts, kur tev ir arī jāstāst, un tas ir viena tehnika, man ūdensmočs mums ir vairāk, un tad var apkalpot vairāk. Bet labi, testam vismaz varēs iemēģināt. Super. Kā ir ar lielajiem pasākumiem? Covids mazliet lielajiem pasākumiem, es domāju, kāzas un korporatīvie. Covids varbūt bišķiņ kaut ko sabojāja, bet kā tev šķiet pēdējo 5 gadu laikā, kā ir? Es esmu ievērojis, ka lielās kāzas mazliet mazāk paliek. Es pieņemu, ka kāzas varbūt nav tas pats populārākais lielais pasākums, korporatīviem jums vairāk ir, vai ne? Es teikšu tā, ka mēs kāzām vispār nespiežam. Šogad mums ir pirmo reizi, es teiktu, vasaras sezonā viena kāzas. Jo mēs neesam lēti. Tāpēc, kad mūsu galvenais nosacījums, kad īrē mūsu teritorija, bet tas ir tīri arī, tas nav tā, ka mēs negribam. Mēs gribam droši braucat kāzas, organizēt pie mums, bet galvenais aspekts ir tas, ka viens ir izīrēt teritoriju, bet ja mēs izīrējam teritoriju, mums apstājās, piemēram, kafejnīca, apstājās tur visi pārējie papildus piedāvājumi, ko mēs piedāvājam. Un tad, ja cilvēks ir, piemēram, kāzas, grib organizēt kāzas un ir gatavs tur ņemt pa bišķim no visa, mierīgi. Braucat, organizēt kāzas, tādu pašu noteikumu tā kā lielajiem uzņēmumiem. Tāpēc arī par uzņēmumiem mēs jau arī tagad jau sākam skatīties. Ja ir maksātājs, viss ir forši, bet tomēr arī foršāk ir privātais sektors,
Jo privātais sektors nes tās emocijas daudz tādas pozitīvākas līdzi, jo, ja tas ir korporatīvs uzņēmums, par visu ir samaksājis kāds cits, un tad cilvēki arī atpūtnieki ir tādi, ka viņiem interesē paņemt visu, bet atbildība par to nav nemaz no sērijas, un par to, vai viņš atgriezīsies, jau šodien jau pa lielam, ko es gribēju teikt, par to, vai viņš atgriezīsies, drīzāk jautājums, vai viņš vispār atcerēsies, kur viņš bija un vai viņš tur, ka viņš tur bija. Jo alkohols viņš bija pavelti no sērijas viss, un tur ir tādā jāmpadracīga, ka vispār knap kaut ko atcerās. Bet jau tad laiki mainījušies, jau cilvēki mazāk jālieto alkoholu. Bet tāpēc mēs ļoti izvērtējam, kā mēs tagad uz kuru pusi vispār skatīties un uz kuru pusi iet. Okay. Bet jā, tas būtu. Es zinu, ka tev tur vēl jautājumi arī par kaut kādu attīstību, ne? Tad es tagad neiekāpšu tālāk, bet tāpēc es pastāstīšu vēl šo jautājumu paturpinās. Labi. Mans nākamais jautājums par kafejnīcu izveidošanu. Tu minēji 12, 13 gads, ja es nemaldos. Jā. Bet tas bija lēmums, kāpēc? Tāpēc, kad lai brauktu arī no malas vai lai paēdinātu tos, kas ir uz vietas? Kā jums tāpīja? Jo mums arī tā kā liekas, ka vajag, bet nevar saprast. Tas viss ir kopā pa lielam. Tas redz, būs ēšana, brauks atkal noteikti cilvēku grupa. Tajā brīdī, kad mēs uzbūvējām kafejnīcu, tad tas jau bija vairāk varbūt tās kā, vajag, lai būtu. Šodien tas jau ir tā jau nepieciešamība. Ir ļoti daudz cilvēku, ja tu spēj piedāvāt kaut kādu noteiktu līmeņa atpūtu, tad tev ir vajadzīga ēdināšana. Un, piemēram, šodien mēs redzam to, ka cilvēki brauc 75% kafejnīcā. Un bieži ir pat ļoti daudz tā, ka viņš atbrauc ar tiem maisiem. Viņi atnāk, saprot to, ka te viss ir tik garšīgi, te viss ir tik vienkārši, nav pašam jāčakarējās, nav jātaisa no sērijas. Un, protams, atbrauc pirmajā vakarā, viss atsap gaļas, sašmorē, atēdās sāšļiku, un pēc tam jau no rīta, piemēram, tagad sieva gaida no sērijas, kad vīrs piecelsies un lai iet brokastis, un kad sataisa visiem brokastis, vai tad visu ceļu. Tā katrs aiziet klusiņā, pēd savus brokastis, atpūšās, un tev nav jāiespringst tādā ziņā. Bet arī brauc no malas kāds? Jā. Un kā mums ir, piemēram, pirmām kārtām vasaras sezonā, tad, kad nav korporatīvā pasākuma, tad teritorija ir pieejama visiem nakšņotājiem, tāpat tās var braukt pludmali no malas. Mēs esam atvērti visiem. Samaksājam ieejas maksu teritorijā. Tas ir tikai normāli, tāpēc, kad tīri, lai uzturētu teritoriju sakopt, atkritumi, zāles pļaušanas, vispārējais, un droši nāc izmanto visu pa lielam, ko jebkurš izmanto. Visi sporta laukumi, bērnu laukumi, smilšu kastes, pludmales ar pufiem, sauļošanās krēsliem. Visi pieejams. Kas ir bijusi tā jūsu labākā investīcija biznesā? Kas ir mainījusi varbūt viesu pieredzi kā tādu? Varbūt tā ir tāpat kafejnīca, varbūt kaut kas cits. Tāds ieguldījums bijis labs. Viss kopā. Viss kopā. Nē, tā varētu būt. Pa krīpatiņai pieliek. Viss iet no rokas rokā palām, bet labākā, noteikti labākā ir pludmale. Nevelti viņa ir viena no labākajām pludmalēm Latvijā. Jā. Pludmale. Kas var būt labi? Vasarā, kas var būt labi? Mums ir palmas, mums ir sauļošanas pulti, ir palmas? Galdi, jā, mums pat ir pa nakti viņi ir izgaismot, mums tur ir virtenīts. Bet tas pat nav ieguldījums, tas ir ieguvums. Mums ir arī labākā pludmale un labākie saulrieti. Es tev godīgi saku. Tādus saulrietus, es esmu arī bijis viskaut kur, bet tādas saulrietas, ir labākie. Es to sapratu. Jā, protams, skatīties. Es tad laikam aicinātu. Vai plānot kaut kā paplašināt biznesu un pievienot jaunas pakalpojumus tagad? Ja tu minēji man kaut ko aizkadrā, tad tu vari... Jā, dotajā brīdī mums kaut ko bišķiņ varam pastāstīt, kaut ko noteikti paturēsim zem pūra, jā, bet dotajā brīdī aktīvi attīstamies, jo mums bija pagājušajā gadā bija tāds lieliski iespēja iegādāties blakus kaimiņu īpašumu, arī ko mēs arī pa laimi mums sanāca un izdarījām. Un tad, respektīvi, mēs kļūstam lielāki, mēs paplašinamies. Bet, forši izklausās, mēs paplašinamies, bet tas uzreiz nāk līdz ļoti daudz darba. Jo idejiski viss tas, ko mēs iegādājāmies, tas bija aizaugusi pļava ar vecām un nepabeigtām mājām, piemēram. Aizaugusi pļava visi ir tā kā jau apaugums ir novākts, viss ir aizvests projām,
zeme ir safrāzēta ar visiem celmiem, un tagad priekšā ir vēl ļoti daudz darba, lai iestātu zāli, jo mērķis ir visu to aizaugušo pļauju iegūt kā mauriņu. Un, darba tur ir daudz. Palielam. Viens ir paplašināties, bet otrs ir, cerams, ka pietiks enerģijas, spēka, rokas un viss pārējais, lai pēc iespējas ātrāk mēs to varētu realizēt. Bet mērķis ir tā, ka mēs varam, pieņemsim, vienlaicīgi varam paņemt 2 kompānijas. Tas būtu tas pirmais mērķis, kad, piemēram, Usmas meķi, atpūtas komplekss ir tāds, kāds viņš ir, kad tur paliek, piemēram, privātais sektors, brauc, jo atgriežoties pie sarunas par korporatīvajiem klientiem, kāzām vispārējo, sāpīgi ir atteikt. Piemēram, cilvēki pagājuši gadu ir bijuši pie mums, un viņi jau laicīgi pasakot, nākamgad es gribu braukt pie tevis, bet mēs, diemžēl, tās rezervācijas turam ciet līdz tam pēdējiem brīdim, kamēr, lai saprastu, vai būs lielais pasākums vai nebūs. Un tas arī savā ziņā tā negodīgi pret tiem klientiem, kur grib atgriezties, un tāpēc cerams, ka kādu dienu mēs varēsim tiešām atgriezties tā, ka mēs varam paņemt visu laiku arī visus privātos, visi, kas grib braukt, vienkārši brauc pie mums. Tā, ka nav tur, vai šodien brauc, piemēram, slēgtais pasākums. Un tāpēc cerams, ka tā jaunā vieta būs tas iegūms tam, kad būs privātā zona, un ja kāds vēlēsies sporta spēles vai kaut ko tādu, tad arī būs teritorija, kur mēs varam nodrošināt to. Tas ir tāds mērķis. Un darba ir daudz. Darba ir daudz, jā. Un tad arī plāns, ka būs 2 pludmales, un tādā ziņā. Super. Klau, ko tu domā par naktsmītņu biznesa attīstību Latvijā? Vai esi ievērojis kaut kādas jaunas tendences, varbūt arī kaut vai arī pasaulē, kaut kas mainās vai kaut kas nāk klāt? Naktsmītņu, vai kas attīstās, kas nāk klāt, viņas paliek ļoti daudz un arvien vairāk. Uz mūsu mazās teritorijas. Uz mūsu mazās teritorijas, jā, jo katrs otrais, kam no sērijas ir zemes pleķis, tad viņš mēģina kaut kādā veidā to tā kā arī paņemt, jo domā no sērijas mums vai tev vai kādam citam, piemēram, kas ar to nodarbojās. Dievs, redz, viņš taču mašīnu, nopircis un māju uzbūvēs vispārējo, bet droši darat, attīstaties, būvējiet, bet nekad šis bizness nebūs tāds pelnošs. Ja tas nav tavs, tā nav tavs sirdslieta. Ir īpaši ātri pelnošs. Jā, ātri, nē, tur ir katra māja, tu taču var rēķināt, tad tur nav jābūt pat, ar augstāko matemātiku. Piemēram, māja maksā šodien mājas, lai tu nolikt tādu, kas, kam ir komforts. Tas ir sākot no palēlām, tādiem 40,000 plus, piemēram. Mēs runājam par mazu māju. Tā ir maza. Tā ir priekš 2-4 cilvēku izguldīšanas. Tu paprasīsi par nakti, pa cik pa viņu? 100-150 eiro. Tad tev jābūt jau kaut kam foršam klāt. 100, piemēram, eiro pa nakti. Tad izdala, cik tev nakts viņi aizīrē. Un kā tu dabūsi vispār to nodrošinājumu tam, lai tu, ar to 1-2 savām mājām. Protams, ir stāsti, kuriem uzreiz ir kaut kas unikāls un aiziet, bet tur tas ieguldījums arī ir milzīgs. Tādā ziņā, tāds iepriekšējā. Un vēl ik pēc 3 gadu kaut kas jāatjauno, vai nedod 2 gadās kaut kas ātrāk. Tāpēc padomā 2 reizes, vai tev tas ir vajadzīgs, bet ja tu to izdarīsi un, grūti iet, sazinies ar mums, mēs nopirksim tavu īpašumu. Protams, ja būs rocība, bet droši būvējiet, tērējiet naudu, kur gan citur, ja ne turismu biznesā. Zini, man interesanti bija, man 3 gadus pēc kārtas bijuši cilvēki, kas brauc atpūsties uz Norvēģiju, un viņi man zvana, īrējot mazo mājiņu. Mazā mājiņa ir 4 vienietīgās gultas, tur nav varbūt kaut kādas ekstra ērtības, tās viss ārpusē, bet viņi man zvana un prasa, vai būs gultas veļa, un vai būs ko iztīrīt namiņu. Es biju pišķiņā šokā tajā brīdī. Izrādās, ka Norvēģijā tas ir normāli, ka tu samaksā tikai par to, ka tev iedod māju, un tev jāņem savu gultsveļu un jāiztīra pēc tam. Tas arī ir tas stāsts, kāpēc es minēju par to skandināvu turistiem. Tāpēc, kad viņiem tieši šī situācija arī es biju padzīvojis, piemēram, darba Zviedrijā, atpūtas kompleksā, bet kempingā atpūtas komplekss, tur ir tik tālu, tā kā nezinu, mums līdz mēnesim. Tad kempingā padzīvojot, viņiem ir tipiski gultas veļas. Viens ir tu norezervē par normālu naudu, sliktu vietu. Nevienmēr, bet nekas īpašs. Tad otrs ir, tev jābūt savai gultas veļai. Un trešais tev vēl beigās piestādīs tīrīšanas izmaksas. Tas liekas kosmos. Jā, un tāpēc reāli potenciālais mūsu klients ir skandināvs. Jo viņš ir pieredzis, ka viņš maksā vairāk. Jā, tas liekas interesanti. Jā, bet
Bet pie mums atkal cilvēki ir pieraduši pie šīm vērtībām. Tas nav iedomājams. Tā ir tā lieta, jā. Ko tu domā par sociālo mediju nozīmi mūsu biznesā? Kas ir labāk? TikTok, Instagram, Facebook? Visi? Viens? Kā ir mājaslaps nozīme mūsdienās? Visi. Arī laba mājaslapa? Visi. Laba mājaslapa. Dotajā brīdī, laba mājaslapa būs tas tavs ierocis, kā tu ietaupīsi, piemēram, uz kaut kādu darbu slogu. Jo, ja tev būs laba rezervācijas sistēma, tad tev nevajadzēs, piemēram, tur kaut kādas papildus cilvēks, lai menedžētu to visu. Jo šodien jau, piemēram, ja tas ir ģimenes bizness, tad svarīgākais ir mācēt samanedžēt, ko mēs arī nemākam. Mēs vēl mācamies. Tad samanedžēt visas šīs darbības, rezervācijas sistēmas, gan mārketinga posti, piemēram, lai tev nebūtu jāpublicē katrā platformā atsevišķi, bet lai tev nopublicējās visu uzreiz. Tā ir atbilde par to mājaslapu un visu to. Jo tev tas būs gudrāks, jo tev būs vairāk laika darīt kaut ko citu. Tad te ir stāsts par to. Un par reklāmu, par mārketingu kā tādu. Mūsdienās bez tā dzīve nav iedomājama, tāpēc, ka mēs dzīvojam ātrā laikā. Cilvēkiem vajag aizmirstās viss ļoti ātri. Cilvēkiem vajag ļoti daudz informāciju, tāpēc reklāmas ir jāražo, viņas ir jātaisa, viņām jābūt foršām, interesantām. Pirmkārt, viņām ir jābūt. Jā. Tas ir galvenais. Par to, vai viņi ir interesanti vai nē. Cilvēki ir dažādi. Citam patīk, ka tu runā monotomā, citam patīk, ka tu kliedz, citam patīk, ka tu smejies. Tādā ziņā. Tad nav tāds pareizais virziens, kāds mārketings strādā. Protams, jautājums, kā tu uztaisīsi to milzīgo sprādzienu, tas jau ir galvenais. Bet, zini, par tām mājaslapām es nevaru saprast, man tāds dalīts viedoklis. Jaunāki cilvēki manīm, man 29, jaunāki cilvēki manīm saka, ka viņi mājaslapās praktiski neiet. Viņi iegooglē Instagramā profilu, tur uzreiz telefons pazvana, arī saka, citi raksta, bet jaunāki par manīm saka, ka viņi vairāk tā kā vai googlē iemet. Tu esi bookingā. Tā ir tava atbilde, kāpēc tev nevajag mājaslapu. Tāpēc es arī nāku klāt. Ja jaunāki cilvēki raksta vai zvana tev, vai nezvana, tāpēc, ka viņi vienkārši atrod bookingā, norezervē vietu. Un viss. Jā, bet tie tieks rezervēts ar booking, bet man ir 50/50, man ir gan bookings, gan patiešo. Tieši tas pats ir. Bet redz, ja tev nebūs bookings, tev būs mājaslapa. Tāpēc ir tie 12%, ko tu atstāji bookingam, tu vienkārši izveidos savu mājaslapu, kur tu arī publicēs savus, nezinu, tev būs viss parunā par rezervācijām, parunā aptuveni pakalpojumiem. Tā ir vizītkarte. Principā, tam jāveic aprēķins šogad. Par to nepieciešanai, tev tagad līdz vasaras sākumam jau uztais aprēķins. Par pagājušo gadu kaut vai, jā. Bet tur jau nav augstākā man. Tur vienkārši, to, ko tu tagad arī bija nepieteicies, bija digitalizācijas projekts Lijā. Es iesaku arī, mums viens no kaimiņiem arī, mums bija Ventspils Užavā bija tāds arī sajiets, kur arī kaimiņš prezentēja savu uzņēmumu, Uzsums Spa, un tad viņš arī teica to, ka turisms nav iedomājams bez projekta palīdzības. Tā arī ir. Jebkurš projekts, kurš ir pieejams, tu ej un ņem un izmanto viņu. Protams, izvērtējot, kas ir svarīgi, jo, protams, tur ir vai nu kredīts apakšā, vai nu savi ieguldījumi, bet bez projektiem tas nav iedomājams. Tāpēc bija digitalizācija, obligāti ņem. Uztais savu mājaslapu. Ko tu zaudēji? Nē, mājaslapa mums ir, viņi ir diezgan bet tu to vienalga atjaunot. Ja tev ir, tas ir, bet kādam citam, piemēram. To pašu rezervācijas sistēmu. Sajūgt, lai galvenā rezervācijas sistēma ir tavā mājaslapā, un viņi ir sakonfigurēta ar bookingu. Un tad, tādā veidā ietaupot to laiku, jo runājot par šīm rezervācijām, ka tev ir 50%, kas zvana un kas nē, es saprotu, es to pa laimi nedaru, bet man mamma to menedžē, un viņas laikā viņai ir bībele līdzi šitā dekurā, viņas laikā atšķir un tur skatās un raksta, un man liekas, ak, Dievs, kā to vajag izskaust. Jā, bet atgriežoties, mārketings ir vajadzīgs, mājaslapa, tas ir katram individuāli. Vai, ja tu esi laba vieta, varbūt tev pat nevajag. Ja tu tiešām bookings, visi tie tīkli, varbūt bez tā arī var iztikt. Tā nav vajadzība. Bet izdara izvēli pats. Klau, kāda ir tava mīļākā mirkļa strādājot šajā nozarē? Priecīgi cilvēki, priecīgi klienti, apmierināti, tiešām, kad acis deg
Un, kad tu redzi, ka tiešām cilvēks staro, un visbiežāk, ja tās ir tās emocijas, gan tieši cilvēki ar pozitīviem mirkļiem, uz ūdens motocikla pārvarot fobijas, vai vienkārši, kad jau bērni, kad viņi ir priecīgi. Dzirkstēl acīs, ka tu redzi, ka cilvēkam ir, ja man tā dzirkstēl varbūt tās jau ir notrulinājusies laika gaitā, dēļ tā, ka, nezinu, esmu bijis visu kaut kur darījis, visu kaut ko, un no sērijas, tādā ziņā, tad šajā sakarā tiešām tā dzirkstēl acīs no citos. Un kā paši atpūšaties, kad esat prom no darba? Vai neatpūšaties? Neatpūšu. Vienreiz gadā. Nē, labi, dotajā brīdī mums ar sieviņas ļoti patīk arī paceļot, pabraukāt riņķī, ja ir tāda iespēja. Cenšamies arī tad dotajā brīdī, neskatoties uz to, ka pēdējie 3 gadi ir bijuši vienkārši kosmos, tīri dēļ tā, kad no 3, tad man personīgi pēdējie 4 gadi bija, pirms tam es biju viens tā kā pirksts, tad otrajā brīdī man jau es apgredzenot stārķis ar 2 bērniem, 2 stārķēniem. Tā kā pēdējie 4 gadi ir bijuši ļoti, tādi visādā ziņā piepildīti, bet neskatoties uz to, mēs arī esam paceļojuši, mēs esam arī pabraukājuši, gan patīk aizbraukt, vienkārši pabraukāt, izveidināt galvu, paskatīties citus skatus, cik sanāk, cik rocība ļauj, cik laiks ļauj, tādā ziņā. Tas būtu viens tāds. Es jau cenšos arī tā kā tas par atpūtu runājot, mans darbs ir mans hobijs, kaut kādā veidā es arī gūstu baudu un atpūtu reizē no tā visa, un arī laika gaitā, tā kā man tie ūdens moči ļoti saista, tad pirms 2 gadiem mēs kopā ar Roli, vēlreiz, Rola workshop nostartējām, arī uztaisījām sociālu projektu no nulles vai no nekā līdz starta līnijai un uzbūvējām tādu profesionāli izskata ūdens motocikla komandu. Un tad no tā brīža mēs arī sākām startēt ūdens motocikla sacensībās. Tas arī tāds savu veidu mārketings, lai atgādinātu to, ka mēs tomēr to nomu esam, reklamējam, vispār attīstīt ūdens motocikla kultūru Latvijā. Super. Jā. Vai darīt ir ko, jā? Šogad mums ir ļoti tāds zīmīgs gads. Šodien pa lielam apstiprinājās tieši neilgu laiku pirms es atbraucu šeit, tas, kad 12. jūlijā pie mums Usmas Meķos norisināsies starptautiskas ūdens motocikla sacensības, kur brauc pa lielam braucēji, cerēsim no visas pasaules, bet es zinu, kad ir Lietuva, Igaunija, Latvija, aicina dotajā brīdī arī no Norvēģijas braucējus, un tad centīsimies uztaisīt tādu lielu pasākumu. Un arī šīs sacensības, varētu teikt tā, tas bija mērķis, kāpēc vispār es sāku ar Rolu sadarbojoties būvēt kaut kādu šādu to komandu un sāku piedalīties sacensībās tikai tāpēc, lai tās sacensības dabūtu līdz mums, jo savādāk pirms tam dabūt viņas, daudz ir interesanti, kuri grib, lai organizē sacensības, piemēram, pašvaldības citās pilsētās, un tad arī šogad grūti gāja, lai dabūtu viņus šurp, bet būsim dabūjuši. Un tad, protams, arī pa ceļām vēl ir bijuši visādi sarežģījumi, jo sākumā mēs domājām viņu organizēt Usmas pagastā. Tas ir otrā ezera galā, kur ir estrāde, kur varētu būt tā skatu pozīcija. Tur, protams, ir kaimiņi, kuriem netik ļoti tas patika un tā. Un tad beigās es tā it kā pārdzīvoju no sākuma par to, kad tas būs pie mums, jo man likās tā skatu vieta tur būtu smukāk, un tas varētu būt viss smukāk no skatītāja viedokļa. Bet es kaut kā vakardien runājot ar sievu, sapratu, ka tā ir tāda iespēja izreklamēt mūsu tieši Usmas Meķus tādā starptautiskā mērogā un uztaisīt to pasākumu tādu kā nekad. Tāpēc 12. jūlijas laipni aicināt braukt skatīties, būs tiešām iespaidīgi. Jā. Klau, par tiem mītiem. Bija tāds jautājums, kas ir viens no vislielākajiem mītiem, kas pastāv par viesu mājām, brīvdienu mājām, kur tu vēlētos atspēkot? Vai tev bija kaut kas tāds, kas tev iešāvās prātā? Jo ir daudz, kas domā, ka neko neatjauno, bet ir tās aizkulisēs, kur tu vienkārši neredzi, ka ir darbs, maina, atjauno, darās. Ir jāatjauno, ir visu laiku. Protams, tu katru gadu varbūt tās neatjauno, nepārkrāsos tur fasādu mājām. Bet, kā tev ir regulārie darbi, tas ir atkarīgs no katra paša, vai tev būs kārtība, vai tev būs tīrība, vai tev būs jauns, svaigs viss, vai nebūs. Tas ir no katra. Jā. Un pa lielam to jau cilvēki pēc tam laika gaitā paši izvērtē un, piemēram, izvēlās tur nebraukt, ja nav, jo tā ir nepieciešamība. Jā. Bez tā ir neiztikt.
Par mītiem, vai nu? Es ritīgi domāju, mēģināju izdomāt, kāda varētu būt mīti, bet... Tāds, ko tu varētu atspēt. Mīts ir tas, kas tad tev nekaiš te strādājot? Šitas ir, tu taču laiku atpūties, tu taču baudi un tu taču priecājies. Jā, paldies Dievam, mans darbs ir mans hobijs, es kaut kādā mērā viņu baudu, bet tad, piemēram, pagājušais gads varētu būt, es sajūtos reāli tā kā tādā, varētu teikt, armijā, jo, ja, piemēram, agrāk man arī varbūt tās ar kaut kādu to, kā lai saka, pašdisciplīnu bija tā grūtāk, piemēram, vēl iet gulēt, vēl celties, piemēram, kaut kas tāds, tad pagājušajā gadā bija tā, kad brīvdienas 0 palielam, izņemot sacensības, bet sacensības tās arī nav brīvdienas, jo mēs braucam palielam agri no rīta ārā, tu dari visu palielam. Plus vēl nogurums vispārējais, tu beigās atbrauc vēl pārgurušāks nekā darbā būtu bijis. Bet tad tavs rīts sākās 7 no rīta, 8:30 tu brauc no Kuldīgas un tad līdz 11 vakarā. Un tā katru dienu. Atpūties. Bet, kas nekaiš? Jā. Bet ar to mēs reiķinamies, un tā ir vasara un forši. Pie dabas. Kas tad būtu tas, ko tu ieteiktu kādam, kas plāno uzsākt šādu biznesu? Kas būtu tev 1 vai 2 ieteikumi? Ja tu to sāc, tad viennozīmīgi. Tad te jāpadomā, kas tu būsi pirmām kārtām. Vai tu būsi dzīvoklīts, vai tu būsi, apartaments, piemēram. Dzīvoklīts apartaments, vai tu būsi atpūtas komplekss, vai kas tu būsi. Jāizvērtē ieguldījumu noteikti, vai tas ir tā vērts, vai nav kaut kur citur vieglāk, kur ieguldīties. Bet, nekustamie īpašumi, protams, tas labāk nekā kāds noteikti oponēs. Mūsdienās ir ļoti populāri investēt visu kaut kur, kriptovalūtas un vispārējais, bet, labāk ir foršāk tas, kas tev ir jūtams, tas, kas tev paliek nostiprināts ar visiem notariāliem līgumiem, tāpēc viennozīmīgi, ja ir brīvi līdzekļi, labāk šeit nekā citur. Labāk dari kaut ko tādu, nekā, izšķurā, nospēlē azartspēlēs vai kaut ko tādu. Tāpēc noteikti, ja no tāda viedokļa mēs paskatāmies, viennozīmīgi dari. Bet negaidi to, ka tu kļūsi stāvs bagāts. Ir īpaši uzreiz. Vai arī kādreiz. Tas stāvs bagāts, tu jau nekļūsti nevis veiksmes kārtā, bet vienkārši visi tie tavi ieguldījumi, viņi vienkārši kaut kādā veidā, katru jau tā, tu nekad to, ko tu ieguldīsi, tu nekad nedabūsi atpakaļ. Tas ir fakts. Vērtība īpašumam, tas nekas, ka tu tur būs ieguldījis 5 miljonus, vērtība īpašumam būs, piemēram, 3 miljoni. Jo kamēr nav pircējs, tikmēr nav vērtība. Tā kā, tādā ziņā. Bet hobijam, kāpēc ne? Tagad var pastāstīt klausītājiem, skatītājiem, kā rezervēt Usmas meķos savu namiņu un kā sazināties ar tevīm. Usmas meķos rezervēt savu namiņu, tu vari ieejot mūsu mājaslapā www.usmasmeķi.lv vai arī zvanot uz telefonu numuru 29166 276. Bet nesatraucies, ja tev tur būs automātiskais atbildētājs un tev būs dots 3 opcijas. Vai savienoties ar administrāciju, vai ar kafejnīcu, vai arī ar aktīvo atpūtas nomu, aktīvo ūdens atpūtas nomu. Tieši tā, mani respektīvi. Bet visādā veidā palielam ar mums var sazināties visur. Facebook, Instagram, visur. Bet labāk zvana. Un kāds savs novēlējums klausītājiem? Lai jaudīga, silta, karsta vasara un Dievs dod mums mieru. Viss būs kārtībā tādā gadījumā. Tom, milzīgs paldies tev, ka tu atbrauci. Paldies, ka uzaicināji. Paldies, tiešām. Tā ir pēdējais saldais ēdienas klausītājiem. Vienam no klausītājiem būs iespēja iegūt dāvankarti no Usmas meķiem un no atpūtas bāzes Ots. Jums ir jāpiesako mūsu profiliem Aizkulises naktsmīņu stāstī gan Instagramā, gan Facebookā. Un zem YouTube video atstājiet komentāru, ko tu visvairāk novērtē aizbraucot atpūsties uz kādu no atpūtas namiņiem. Un viennozīmīgi arī tiem, kas ir bijuši pie mums atpūtas kompleksā Usmas meķi, tāpatās arī atpūtas bāzē Ots, nekautrējieties ierakstīt atsauksmes, ieteikumus par to, ko mums uzlabot, lai mēs varētu kļūt labāki un jums būtu daudz lielāks prieks atgriezties pie mums atkal. Paldies, ka skatījies! Un tiekamies jau nākamajā epizodē. Tiekamies nākamajā sezonā, šajā te karstajā vasaras sezonā Usmas meķos un pie atpūtas bāzē Ots. Tā kā
Kāda nākamā epizode? Tieši tā. Visur tiekamies.